Liecība par Dieva brīnumiem manā dzīvē. Sākot lasīt Bībeli un staigāt uz baznīcu, uz Ģetrūdas baznīcu, un pieaugot ticībā un reliģiskajās lietās sastaptu cilvēku, kam nav māju, ir savās vecumdienās un spēka gadi jau aiz kalniem. Dzīvē daudz kam gājis cauri un ir nopietnās finansiālās problēmās. Bez ēdiena, siltuma, gultas vietas un citām lietām. Radās iespējas, kāpēc dažiem Dievs izdala tādas kārtas vai īso salmiņu, gribot palīdzēt, domāju, kā var risināt šo situāciju un kur izmitināt, lai nav jāguļ augstumā uz ielas. Vasara pagājusi, rudens sezona jau klāt. Paša vieta lieka nav, pie pašam vietas liekas nav, un no tuvinieku un paziņu loka, kam ir lielas mājas ar vairāk guļamistabām, kur var izmitināt, atteicās to darīt. Jo saprotams, neviens turīgs būdams negribēs uzņemt svešinieku savās mājās. Ieteica īrēt kaut kur lēti. Apskatot sludinājumu vietni ss.com un atlasot labākos variantus, daudzi atkrita. Jo nav vietas tādas parocīgas un cenas nav piemērotas arī. Un pavisam centrā ir ļoti dārgi. Ja ir lētāk, tad bez ērtībām. Jāmaksā pa pirmo un pēdējo mēnesi drošības nauda, īre plus komunālie. Bet viens sludinājums pievērš acī uzmanību, kas bija gan vietas ziņā parocīgs un arī cena. Parunājot ar saimnieku, atrunājām nosacījums, izrādot mitekli, notika brīnums un apstiprinājums, ka Dievs te darbojās. Kā iegāja vienā no guļam istabā, uz gultas apmalas redzēja divas bībeles. Krievu burtiem, viena plānāka, jaunā derība, otra ļoti resna, vecās un jaunās derības apvienojums. Saimnieks arī dievticīgs, dievbijīgs cilvēks. Irnieks dzīvo tur un ir ļoti pateicīgs par tādu žēlastību. Pateicība Dievam, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, Dievs, par šo īpašo brīdi lūgšanai kopā ar tevi un pārējiem taviem bērniem. Tu esi brīnišķīgs, un brīnišķīgi ir tavi darbi. Vienīgi tu esi tas, kas var pieskarties mūsu sirdīm un izmainīt tās. Akmens sirds vietā tu liec miesas sirdi, un jaunā sirds var just līdzi citiem cilvēkiem, kas cieš un dzīvo pamestībā, neziņā, bezcerībā un citās ciešanās. Tev nekas nav neiespējams. Tu esi cerības Dievs. Tomēr tev ir vajadzīgas mūsu rokas un kājas, mūsu vēlme, mūsu apņemšanās. Mēs vēlamies tev atdot savu sirdi, lai tu mūs lieto vēl vairāk un dari par labiem taviem instrumentiem, ka mēs varam būt atsaucīgi un ievērojami tuvākā vajadzības. Tavs vārds mūs izaicina domāt vairāk par citiem, nevis par sevi. Paldies, ka tu mūs dari redzīgus un palīdzi mums ar tavu žēlastību uzvarēt savu slinkumu, negribēšanu, vienaldzību. Pāri visam, lai tavs prieks mūs piepilda, ka mēs esam priecīgi tevī. Un uzklausi, ka mēs lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv